Mūsu darba materiāls ir lints, taču mēs neradam padomju laika sedziņas. Tā saka tekstilmāksliniece Laima Kaugure, kuras izveidotā uzņēmuma Studija Naturāls darbi atrodami pasaules vadošajos interjeru dizaina veikalos un pašmāju smalkākajās savrupmājās. Tā ir liela laime darīt to darbu, kas tev patīk, un faktiski tā ir tā privilēģija, jo ne katram tas tā ir dots. Esam ciemos pie savas jomas revolucionāris, kur uz Linu paskatoties citām acīm iznesusi Latvijas vārdu smalkākajās dizaina pasaules aprindās. Baltijas dizains, Baltijas lins tomēr Eiropā kaut ko nozīmē, bet jau es gribētu atļauties teikt, ka varbūt jau nozīmē Studijas Naturāls lins, jo mēs tomēr esam ar savu kādu pieredzi pierādījuši to savu nišu un to savu ceļa gājumu. Laimas Kaugures dzīve jau gadiem ilgi ir neatraujama no tekstilmākslas. Savulaik profesionālās mākslas pilnveidojusi kombinātā māksla, taču saglabājusi spēju paskatīties uz lietām ārpus ierastā skatu punkta. Jā, es kā profesionāla tekstilmāksliniece sāku pirmā Latvijā šo lina vienkāršošanas pasākumu, popularizēšanas pasākumu, mazliet savādāk skatījumu šo tradicionālo materiālu. Un līdz ar to katrā jomā, ja tu esi kāds pionieris, kāds celmalauzs un atdodies tam no visas sirds un tai lietai, ko tu māki, jo es uzskatu, ka to lietu es māku un man studijas meitenes to māki, tad arī, protams, ir rezultāts ātrāk vai vēlāk. Tas nav viendienītis, tas ir ļoti ilgstošs, pamatīgs darbs un arī ar savu filozofiju. Es domāju, ka mūsu studijai ļoti daudz palīdz mūsu filozofija, jo mums ir pilnīgi cits skatījums uz šo lietu, un to arī tas cilvēks redz ar to materiālu. Kas tad ir tā jūsu filozofija? Viena ļoti slavena japāņu māksliniece, aktrise, tā Kaori Momoi, kas pat tās filmējās vienā latviešu filmā, saka tādu teikumu. Japāns var ielikt vāzē tikai vienu ziedu, un arī tas izskatīsies brīnišķīgi, jo viņš būs tajā ielicis visu savu sirdi. Nekas nav tā, kā izskatās no ārpuses. Tas ir dzenegaršs. Vienkāršums, kā estētiska kategorija, ir ārkārtīgi jaudīga. Mazs patiesībā var būt arī milzīgs. Man liekas, ka tas daudz ko jau izsaka. Un vismaz mēs ar savu darbu un ar savu to priekšmetu, ko mēs izgatavojam, mēs cenšamies tuvināties šai lietai, par ko runā šī aktrise. Katrā ziņā šī izrādījusies pieeja, kas interjeru dizaina pasaulē Laimu Kauguri un Studiju Naturāls padarījusi par labi atpazīstamiem vārdiem. Vienā no pasaules prestižākajām šīs jomas izstādēm Parīzē Laimas komanda atrodama tajā smalkākajā galā. Tajā zonā, kur mēs esam, tur ir ļoti grūti tikt. Vispār jau Parīzes Maison Objet izstādē ļoti grūti tikt, jo tā ir viena no kvalitatīvākajām profesionāļu izstādēm pasaulē. Pirmajā izstādē, ko es piedalījos, es dabūju, kā Francis saucās, tas Discovery Prize, atklājuma balva. Tad tev bija jau zaļā gaisma, tad uzreiz es jau... Tajā smalkajā galā, jā. Šis tā baltā eja, kas ir, tā ir tas saucamais sarkanais tepiķis. Tātad mums jāiekļaujās šī zonā, kur ir Baccarat, Kenzo. Tātad smalkais gals ir Calvin Klein. Viss tāds redzams tekstilu firmas. Lūk, un tad mums ir jāpierāda, ka mēs esam šīs te zonas vērti, un viņi, protams, nāk un čeko. Plašāka publika Latvijā Laimas vārdu tā skaļāk izdzirdēja pirms jau vairāk kā 10 gadiem, kad Studija Naturāls kļuva par sadarbības partneriem slavenajam Armani modes namam. Kopš tā laika klāt nācis neviens klients ar nemazāk atpazīstamu vārdu. Taču pati Laima šim faktam nevēlas veltīt pārāk daudz laika, lai arī nenoliedz. Nav jau nemaz tik nepatīkami izdzirdēt uzslavas no sadarbības partneriem, kas ir daļa no savas jomas elites. Katrā ziņā sirds vairs satraukumā netrīc, ieraugot kārtējo dizaina pasaules slavenību.
Jo tas ir slavenāks un tā, jo viņi vienkāršāk cilvēki. Nu, tā jau ir veca lieta, jo tu esi lielāks cilvēks, jo tu esi vienkāršāks. Mēs strādājam priekš Calvina Kleina. Pēdējā reizē Parīzes izstādē bija ļoti patīkama situācija, ka ne tikai tas dizainers un iepirkējs atnāk, bet viņš atved visu vadošo komandu, kas iepērk un pasaka, ka mūsu ražotie spilveni viņam ir bijis bestsellers. Iepriekšējā sezonā vislabāk pirkts, un kad man ļoti patīk, vienkārši atveda savu priekšniecību, pats Calvins Kleins nebija, bet pārējie visi bija pateikties, iepazīties, tas tā patīkami ir, ja. Tu jau arī klientu redz Parīzes mesē, tu ļoti labi redz, kas ienāk tavā stendā, un brīžiem tas ir tā, kā tāds medus ielīs, tu redz, ka tu cilvēkam sniedz ārkārtīgi estētisko baudījumu. Varam būt lepni, ka šī estētiskā baudījuma saknes meklējams mūsu pašu Latvijas kultūrā. Mēs jau jebkurš tomēr mācamies un barojamies no tautas mākslas. Tā ir viena tāda zelta krātu, kas ir ārkārtīgi simpātiska, bet es runāju par īsto tautas mākslu un par etnogrāfiju. Es nerunāju to padomijas laiku, kad bija saucamā daļrada un vēl visādi entie izpildītāji, jeb tantuki, kas vēl joprojām tagad ir sazēluši un ala darina. Ja tā īsi teikt, tad varbūt viņi zināmā veidā sabojāja to lietu, ko sauc par gaumi. Jo tur parādījās tāds vārds kā dekoratīvs. Kas ir dekoratīvs? Dekoratīvā māksla. Jā, kaut kas dekoratīvs. Vai viņi ir pielietojumi, vai viņi ir dizainiski, vai viņi ir pielietojumi, vai viņi ir lietiši. Dekoratīvs panno. Kaut kas tāds, kas tas jau parādījās ne tikai daļradas laikā, padomijas laikā. Tas arī parādījās, es domāju, daudzās jomās, gan ir profesionālā mākslā, gan arī, man liekas, tautas dejās, ja, kad aizgāja it kā prom no tās pirmatnējās tīrās lietas un sāka kaut ko uzsprišanāt. Ja mēs runājam par to etnogrāfijas ietekmi, no kā mēs visi kā barojamies un mācamies un pielietojam savu iespēju robežās, tad šī audumā to var redzēt, kas ir mūsu roka austais lina audums un pēc tam izšūts pēc etnogrāfiskiem motīviem. Tā tendence ir vispār tagad ļoti, ļoti aktuāli pasaulē, jo patīk tas minimālisms kopā ar kaut kādu etno piesitienu. Ģenerāli mēs taisam tekstīlī, un to var izmantot kā katrs grib. Šis konkrēti ir galdauds, bet mēs arī šujam apģērbus tieši ar šo pašu motīvu. Viņš arī var būt aizskaros. Tā kā, ja tev patīk ļoti tavs galdauds uz savu... Var sašūt kleiti, no rīta kleiti, vakarā galdauds ir otrādi. Te, teiksim, ir tīra mūsu studijas devums, pilnīgi autora tehnika, autora dizains, kas ir plānais transparentais lins, un tad pēc tam izšūts. Te var redzēt to raktu. Tas jau ir tāds mūsdienu piegājiens. Brīvdabas muzeja ikgadējā gada tirgū šos darbus gan neredzēt. Brīvdabas muzejs jau ir brīnišķīgs pasākums. Tie ir riktīgi tautas svētki, un tad katrs pēc savas tās latiņas izvēlās. Ja? Mēs, teiksim, nekad nesaku nekad, bet mūsu vieta nav Brīvdabas muzejs. Ja? Es labprāt tur braucu, skatos, nopērku. Man ļoti patīk tie darbi, bet to, ko mēs darām, ir kaut kas pilnīgi cits. Mums estētika ir mazliet savādāk, jo tur nav tas, ko es te teicu, tas viss tajā vienkāršībā. Tur ir mazliet citādāk. Tā ir tā pirmatnējā tautas māksla, kas ir brīnišķīga, bet viņu nevajag sabojāt. Kā jau es minēju, daļredzes laiks bija tas, kas arī sabojāja. Es esmu profesionāla tekstilu māksliniece, un es šim materiālam esmu piegājis jau citā, tas nav smalkāk vai labāk, bet savādāk. Šī acīm redzami atšķirīgā pieeja linam uzrunā konkrētu patērētāju loku, kas atrodams vairumā attīstīto valstu. Arī Japānā, kur studijai ir savs pārstāvis. Viņiem patīk ļoti arī tā mūsu tradicionālā tautas māksla. Un viņi tur iet milzīgi dziļi iekšā. Un tad, kad viņi, teiksim, pienāk pie mums audumu, viņi var pie tā viena auduma sēdēt stundu un skaitīt tos valciņus. Es jau nezinu, ko viņš tur skaita, bet viņš tur noliek, un tad viņš tur zina, tos diedziņus, cik tur tā un cik tur tas attālums un kādas krāsiņas un ko. Tā neviens neskatās. Japāns ārkārtīgi iedziļinās tajā visā. Es nezinu. Droši vien jāpiedzimst pa Japānu, lai saprastu. Lai iekarotu ārzemju tirgu, tev, protams, jābūt pievilcīgam produktam. Tai pašā laikā nereti jābruņojas ar pacietību.
tās ir tik ļoti dažādas atšķirīgas kultūras, ka ja tev nav nekāda sakara pirms tam un pieredze bijusi, tev ir ļoti grūti, tev varbūt daudz kur šoks, jo tur laiks apstājās, laiks neeksistē arī. Ja? Viss ļoti lēni un pamatīgi. Ko tas nozīmē? Iebraucot lidostā, tu dzirdi simfonisko mūziku. Tas arī daudz ko izsaka. Ļoti viegli strādāt ir ar šveiciešiem, austriešiem. Ļoti viegli. Es mīlu Franciju, bet es nemīlu frančus. Teiksim tā, tur pilnīgi var parakstīties. Tik aroganti, bet droši vien jau pamats ir, ņemot vērā viņu lielo kultūru, bet ļoti grūti strādāt ar frančiem. Un ne tikai arī itāļiem, ja? Tie bišķi grieķi, visi dienvidi, viņas tev čeko, cik tālu var iet, un ir zināmā veidā vārdu neturētāji, un arī tā kā, bišķi māna, ja? Tas ir baigi, tas ir tas, ko es teicu, tā psiholoģija jāsaprot ļoti strikti, kas un kā. Vācieši ir tik pedantiski? Ir pedantiski, jā. Vāciešiem arī viegli strādāt, jā. Ir jānovērtē arī tā publika, kas nāk un uz kādu izstādi tu brauc. Ja tu brauc uz profesionālu izstādi, tev jānovērtē arī šeit pretējā puse un tas klients, ka viņš nav muļķis. Viņš ļoti labi saprot, kas ir kas, viņam ir zinām veidi izglītotība, jo tie cilvēciņi, kas nāk un pasūta šī klientūra, viņi var strādāt. Un tikpat nopietni un tikpat daudz, kā mēs, ne tikai kas izstādamies, bet arī viņi sagaida pretīm no mums. Te ir varbūt mazlietiņ, ir tas saucamais mājas darbs. Ir ārkārtīgi jāsagatavo šai izstādē, ir jāsaprot mājās, ko tu rādīsi. Un atkal es atgriežos, ka labāk mazāk, bet labāk, ja? Un tā koncepcija tev jābūt skaidra jau uz vietas te un jāsaprot un jāmēģina tomēr to savu nišu atrast. Var laimēties, var nelaimēties. Var būt tāds produkts, kas mazliet ir jāsaprot to mentalitāti. Mums jau arī kolekcijas atšķirās, uz kuru valsts mēs braucam. Laima, kura pirmā no Latvijas piedalīsies starptautiskajās dizaina izstādēs, ir pārliecināta, ka smeļoties mūsu kultūras bagātībās un pasniedzot tās atšķirīgi no tā, kas darīts līdz šim, iespējams izsisties pasaulē būtu neviena arodmeistaram no Latvijas. Ļoti daudz pat brauc ne tikai profesionālās izstādes, bet arī šīs meses skatos. Un tad, kad tu skaties, tad tu domā, tik brīnišķīgs kalums, tik brīnišķīgs pinums, vai tik brīnišķīga keramika, vai āda. Kāpēc pie mums Latvijā to nevar? Jo amats tam mums tā kā būtu. Kur ir tā vaina? Jo bieži vien tas... Es nekādā gadījumā negribu noniecināt tautas daļamatu meistaru devumu, bet tie ir bijuši tik ļoti lielā pārsvarā par to profesionālo mākslu, ka zināmā veidā bišķi pārmākt. Un līdz ar to tā profesionalitāte tā kā pazūd. Un paliek tas amatnieciskums, ko katrs cilvēciņš redz. Bet lai tu iziet pasaulē ar to, tas ir ļoti uzmanīgi. Man pirmā izstāde Frankfurtē toreiz, es nedomāju, ka man viņi bija ļoti veiksmīgi, jo es izgāju tieši ar to, ko mēs strādājam tajā mākslā saucamajā. Tāda veida darbu. Un tas absolūti neinteresēja pasaulē. Tev vajadzēja apmest kūleni un saprast, ko tu darīsi. Pāriet pāri. Un tas bija varbūt tas mans pienesums un tas mans pienesums un tas devums, kad es to materiālu sagrieza kājām gaisā. Ja? Un es domāju, būtu novēlējums arī citās jomās, ja būtu, ir baigās iespējas vēl. Tieši tā metāla kalšana, pinumu. Tieši pinumu man uzskrit, bet nevis to ļoti tradicionālo, bet saprast caur šodien skatījumu mūsdienu interjerā, tai minimālismu interjerā, kas tad būtu vajadzīgs. Mūsu darba materiāls ir lints, taču mēs neradam padomju laika sedziņas. Tā saka tekstilmāksliniece Laima Kaugura, kuras izveidotā uzņēmuma Studija Naturāls darbi atrodami pasaules vadošajos interjeru dizaina veikalos un pašmāju smalkākajās savrupmājās. Tā ir liela laime darīt to darbu, kas tev patīk, un faktiski tā ir tā privilēģija, jo ne katram tas tā ir dots.
Esam ciemos pie savas jomas revolucionāris, kur uz Linu paskatoties citām acīm iznesusi Latvijas vārdu smalkākajās dizaina pasaules aprindās. Kas nezina no aušanas neko daudz, tad var redzēt, kā tas ir, ka katrs diedziņš ir jāapmīļo, katrs diedziņš atrod savu vietu, jāzina, kur viņš ir gan nītīs, gan šķietā pēc tam, gan arī kā piesiet pie paminām. Tas jāzina itai audējai no A līdz Z. Viņi iekārto stēles. Te jūs varat redzēt, kā tieši piesien paminas. Un tur katram tam šņurītim, tam mezgliņam ir savu nozīmi. Dēļ tā faktiski jau cilvēks arī mācās tos 4 gadus. No tā ir atkarīgs šķīriens, no tā ir atkarīgs, kā tas audums audīsies, kā viņš pavērsies, kāds musturs būs. Jā, tas tāds redz gadījums, ka var nofilmēt, kad sien tās pamienas. Jā. Ņemot vērā, ka Laimas Kauguras māte arī bijusi tekstilmāksliniece, stelles viņas mūžā blakus bijušas kopš pati sevi atceras. Vien pēdējo gadu Laima no tām pagājusi malā, lai atlicinātu laiku ideju ģenerēšanai un uzņēmumu vadībai. Droši vien paiet kādas 3 nedēļas, ka es neuznāku, vai pat mēnesis kādreiz. Labi, es pārspīlēju. Cenšos jau katru dienu uzskriet, bet ir dienas, kad fiziski nepaspēju. Ziniet, ir dienas, kad nepaspēju brokastmaizi apēst. Bet nav dīvaini, ja pati tik ilgi esat audusi, ka tagad it kā būtu atrautai no tā. Praktiski, it kā no tā. Jā, bet es tik un tā jau kontrolēju situāciju. Es uznāku un es uzreiz redzu, kas un kā. Es varbūt nezinu, kam tas konkrēts pasūtījums ir, bet es redzu uzreiz, vai tur uz vienu vai otru pusi, vai tur kaut kas nav riktīgi, vai tur. Tas ir tas, kas man visvairāk laikam pašu moca un arī rada diskomfortu. Jo īstenībā mākslinieks un uzņēmējs neiet nekādī kopā. Un tas ir tā diskomforta forma, kas visu laiku tev ēd un tev liekas, es darīju tā, bet tas ir atkal tā, un tas ir katrā gadījumā uzņēmējs kropļo cilvēku. Uzņēmēja darbības, pareizāk sakot. Jo es gribētu būt pilnīgi savādāk, varbūt tās. Bet ir tādas lietas, tā stingrība, tā prasība, tā kontrolēšana, tā plānošana, kas varbūt man galīgi nav tuva. Par tiem riņķiem mums ir jāizrunā. Kādā veidā viņi tur stiprinās iekšā tajās lēncēs, tie riņķi? Es jau to parādīju, ka es atbraucu. Jā, bet es vairs neatceros. Es ierakstīju. Tādi viņi ir tumšie. Bet es arī vairs neatceros. Es parādīju jums abām divām tas paņēmiem. Jā, bet es parādīju to principu. Un to vajag nofiksēt tagad, meitenes. Atceraties pašas. Man liekas, ka es esmu pārāk demokrātiski. Varbūt tad es esmu bišķi izskolot un varbūt es esmu palikusi stingrāk. Bet kā man bija, kad es mācījos Lietišķajā skolā vai pēc tam akadēmijā, mums bija dots uzdevums. Un kādā laikā un kā, tas jau ir vienalga. Tev ir jāizdara uzdevums. Un līdz ar to man likās, ka man nevajag tā kontrolēt cilvēkus. Bet īsti uzņēmēja darbībā tomēr ir bišķi, bet to veic tad Antriņa. Laima Antra visiem pārējiem. Jā, tā mēs cenšamies. Tā ir, jā. Tāds jocīgs gadījums ir tas studija naturāls. No vienas puses, jā, mēs esam uzņēmēji, mēs strādājam. No otras puses, mēs gribam būt tikai tāda ļoti slēgta mākslinieka darbnīca, respektīvi, lai mēs tās negācijas nelaižam iekšā, bet ir jau tās saistības ar valsti, ar dažādām institūcijām, kuras vienkārši tev jāpild. Tad es esmu priecīga, ka man ir faktiski diezgan stipra, laba komanda, kas veic tos papīra darbus. Jā. Es papīrs ciest nevaru. Tas ir kaut kāds ārprāts. Un vēl, kas man ļoti nepatīk, kad saka business woman. Tas tad ir vispār man šķiet. Tradicionāli jums pasaka business woman, jums ir kaut kāds priekšstats. Man liekas, ka tā sieviete ir zaudējusi visu sievišķīgumu. Nezinu. Es kaut kā, tāpēc es esmu priecīga, ka man tomēr tas mākslinieka gars saglabājās, un kad tieši otrādi, varbūt pateicoties studijai, kontaktiem, man ir iespēja varbūt vairāk braukt un redzēt, un es braucu tajos kultūras braucienos, kas ir izstādes, kas ir ļoti svarīgi. Skandināviem patīk
tādi klasiskāki audumi. Šeit ir buklēlins, šeit ir dvielīši, tādi dizainiski priekšmeti, kas absolūti neinteresē frančiem vai itāļiem. Vispār saunas dvieļi frančiem, itāļiem. Šie tādi viesdvielīši. Tas ir numur 1 Šveicē. Pavisam vienkārši audumiņš. Jā. Šādi te. Ja nebūtu šo te musturu, tad no tāluma pat varētu teikt kartupeļmais. Jā, tas ir tas, ko man kādreiz, kad es liku austi, man teica, kas tās grīdlupats pirks. Tieši tāpat kartupeļu maisa vai grīdlupat. Tas būtu Japāņu kolorīts, arī gaišs toņi, tādas mazās šallītes. Tas patīk. Idejas ar vien jauniem dizainiem pie Laimas nākot nepārtraukti. Pilnīgi neiedomājumā brīdī. Pilnīgi tā, es vispār no darba netieku vaļā. Tas, gan ir slikti. Lāsts, jā. Jā, tā kā es saku, es esmu saules atkarīga, tā droši vien ar darba holiķis. Andrī, tu taču rīt neesi darbā? Nē, rītā neviens no darbā. Tu man neatstās viss norādījums? Meitenes viss zina, ko viņām darīt. Es jau gaužos, bet es arī daru. Jo es domāju, ka tas ir arī zināmā veidā tāds faktu konstatējums, kas ir slikti, un tad vienkārši tev ir jādara. Viss jau ir savās rokās, vai tu to vari, vai tu to nevari. Mūsu profesija ir, ziniet, ekskluzīva, viņa ir izmirstoša, jo jaunieši absolūti vairs neinteresēs, nav pacietība. Sāksim ar to, vai tam jaunietim ir interesi vai ne, un to jau uzreiz redz. Un tad otrs ir tas, ja tu esi māceklis. Es atceros, kā mans tēvs apmācīja mācekļus, viņš bija galdnieks. Mācekļi jau nesaņem, viņam būtu jābūt laimīgam, ka viņš tādā vietā var būt māceklis. Mēs tam maksājam. Mēs maksājam arī, ja praksē ir. Man bija tāda saruna, man draudzene gleznotāja, viena no spožākām Latvijas gleznotājām, Ieva Iltner, kur pasniedz Mākslas akadēmijā glezniecību. Un tad, kad viņa man teica, ka viņai brīžiem, viņa nezina, vai būs stundas vai nebūs, vai atnāks tas students vai neatnāks, kad, respektīvi, es domāju, kaut kas pilnīgi prātām neaptvērams, ja tev ir tāds pasniedzējs, tāda līmeņa mākslinieks, un tev vēl ir jāgaida, ka tev atnāk uz stundām. Mums pasniedz, man bija arī tā laime neilgu laiku pie Boris Bērziņa mācīties glezniecību, tad mēs vienkārši baudu ķērām tās stundas, ko mēs varam dabūt. Un tas ir tas, kas ir pilnīgi mainījies jaunatnē. Vai kaut kāda vērtību skala, vai kaut kāda izpratne, kas ir kas, es nezinu. Bet kā tad ir ar to mācīšanos? Agrāk Latvijā mācīja audējus, tagad vairāk vispār nemāca Latvijā? Kā kurā vietā vēl māca amatniecības skola, bet Lietišķajā es sapratu, ka vismaz Rīgas, kad laikam nebija pieprasījums uz saušanu, jā. Liepainieki laikam vēl kaut ko dara, bet tā izglītības sistēma ir visi ļoti dīvaini, jo tas cilvēks ir izmācījies, viņš ir izmantojis gan mūsu nodokļu maksātāju naudu, gan visas valsts resursus, un viņš pēc tam nestrādā savā profesijā. Pēdējā informācija, ko es saņēmu no cik tur 11 beidzējiem, puķis aizbrauc prom ārpus Latvijas uz ārzemēm. Ne jau pēc tēlēm sēdēt. Un ne jau pēc tēlēm sēdēt, jā. Šī profesija, viņa nav viegla, viņa ir ļoti specifiska un viņa ir jāmīl. Tas darbs ir jāmīl, citādi rezultāts nebūs. Bet, ja dara to, ko mīli un spēj būt starp labākajiem šajā jomā, neizpaliks arī panākumi. Tā pārliecināta Laima, kur jūtas labi tur, kur ir šobrīd, un apzināti neveido globālus pasaules tirgu ieņemšanas plānus. Es zinu, ko es daru, un es esmu pārliecināta par to, ko es daru, un es zinu cilvēks, kam tas patīk, un man pietiek ar to. Es nekad negribu būt kaut kāds milzīgs uzņēmējs, milzīgi daudz ražošana, man tas vispār neinteresē. Tam darbam jau tev jābūt tam gandarījumam, un tev jābūt laimīgam, ka tev ir tas darbs, un pēc tam tev tā samaksa nāk. Ja? Jo Dievs nedod, ja tev tas darbs ir tāds, kas tev nepatīk, ja? Tad tev tā samaksa arī, tad viss nāk ar gariem nagiem. Tas tā. Man drīzāk interesē ļoti labi mikroklimatu šeit mūsu studijā, labas attiecības ar cilvēkiem, lai cilvēki ir priecīgi, ko viņi strādā, lai būtu miers šī situācijā, ja, lai nebūtu kaut kāds ziepes. Man nevajag nevienu, respektīvi, man nevajag būt ar varu mīļš tu nekļūsi.